Labdien, esmu Dainis, un šodien gribu parādīt nelielu video par vienu pirkumu no AliExpress. Tas ir bezvadu putekļu sūcējs Pūtejs. Kā mēs viņu paņēmu? Man te bija tāda lieta, ka man vajadzēja iztīrīt manu veco kompjūteru no putekļiem, un par cik tādas mantiņas man nebija, tad man iznāca diezgan pamocīties, kamēr es viņu dabūju tīru. Jo ar parasto putekļu sūcēju tur jau, protams, neielīdīs. Un tad visāda aerosoli, kuri pūš saspiesto gaisu, es vien tādu biju paņēmis, man viņš neko sevišķi nepalīdzēja. Tā kā nācās tīrīt ar pinzeli un kaut ko izjaukt un tā tālāk. Un, lai nākošais man nebūtu tā jāmokās, es pasūtīju AliExpressā tādu mantiņu. Tā, tas ir iepakojums. Man ir modelītis CF01 ar ekrāniņu. Komplektā viņam ir pats putekļu sūcējs akumulātoru variants. Tā redzams pēc 2 plaukstu lielumā. Tā instrukcija, protams, nāk gan ķīniešu valodā, gan angļu valodā, kur ir aprakstīts. Tātad viņam ir jauda minimālā 40 vati, maksimālā 100 vati, sver 370 grami, un akumulātora tilpums ir 7500 mAh. Tā, kas viņam komplektiņā nāk? Komplektiņā nāk viņam tāds paliknis, kur ir dažādi galiņi. Teiksim, šitas galiņš domāts kaut kādas lielas bumbas pumpēt. Tad ir šitāds galiņš. Te ir ko salikt kopā. Tā, nu tad tas ir viens galiņš, priekš pūšanas var izmantot. Tā, te ir tāda birstīte, ko var uzlikt virsū, lai būtu vieglāk tīrīt un sūkt putekļus iekšā. Tad ir dažādas pārējiņas. Šitāda. Tad ir vēl viens tāds sūcējs. Te viņam iekšā ir tāds filtriņš. Tā ka viņš sūc iekšā netīrumus, tie netīrumi visi paliek šajā kamerā. Viņa nav sevišķi liela, bet pilnīgi pietiekoši sīkiem darbiņiem, kur pēc tam iztīra, izpurina un atkal sūc. Un šo filtriņu pēc tam, kad viņš paliek netīrs, var mazgāt. Tad viņš nokrita. Tā. Tā. Kas tam putekļu sūcējam? Te vēl kaut kāds gumijas galiņš ir. Es sapratu, ka ar viņu palīdzību var vakuum somas pumpēt gaisu ārā no vakuum somām, kur iepako visādas drēbes. Tā, te vēl tāds ir. Šim putekļu sūcējam tāds galiņš var uzlikt ar birstīti. Kas viņam ir ļoti liels pluss? Viņam ir 2 caurumi, kā saka. Par šo galu viņš pūš vēl gaisu iekšā, un par šo pūš ārā. Tā ka jūs varat izmantot viņu ar šito galu, teiksim, kā putekļu sūcēju, un izmantojot otru šo galiņu, jūs varat izmantot kā gaisa pūtēju, izpūst ārā putekļus no visādām šķirbām. Un kā viņš pamatā domāts, teiksim, nu, protams, klaviatūru visādu tīrīšanai, visādu gadžetu iztīrīšanai no putekļiem, teiksim, tur, kur nevar tikt iekšā ar otiņām kaut ko tādu. Tāpat var visāds ventilācijas restītes tīrīt, kondicionēru restītes tīrīt, teiksim, mašīnā ļoti parocīgi ir visādas restītes tīrīt, tāpat visādas kabatiņas iztīrīt, no tur sabirušiem putekļiem ēdienu paliekam cepumu atbirumiem visādiem. Tā, kas te vēl tāds? Tātad viņam ir
aizmugrē 2 ligzdiņas. Šī tips C paredzēts akumulātoru uzlādēšanai, un USB ligzda paredzēta šo pašu aparātu var izmantot kā powerbanku. No šīs ligzdas pie šīs ligzdas var pieslēgt kādu telefonu vai ko citu un to uzlādēt, jo viņam ir tilpums 7500 mAh. Tas ir diezgan normāls, kā saka, normāla powerbankas jauda. Tā. Kā viņš tad darbojas? Tātad, lai viņu palaistu, nospiež vienreiz te tāda tīkla podziņa un apgaismojums. Apgaismojums, tas kā redzams, viņu var izmantot arī kā lukturīti. Un darba laikā var redzēt, kurā vietā viņš pūš. Tad gaismiņa ir vēl viena funkcija. Viņu var nolikt, teiksim, jūs strādājat pie mašīnas, uz mašīnas pārsek, viņš būs tā kā avārijas apgaismojums. 2 varianti. Tā, ieslēgšana. Nospiežot vienreiz, parādās tāda skaliņa. Zilais, tas ir augšā. Tā, ar ko var parādīt. Tā. Augšā tās zilās vītriņa, tas ir akumulātora stāvoklis. Lādēšanas laikā viņš mirgo, maina krāsu. Apkārt tās trīpiņas ir akumulātora uzlādes līmenis. Šajā režīmā jūs varat izmantot USB ligzdu, lai uzlādētu akumulātoru, to telefonu vai kādu gadžetu. Nospiežot otrais, paturot, parādās P1. Tas ir pirmais pulksteņa ātrums. Diezgan spēcīgs. Otrais nospiežot vēl spēcīgāk. Un trešais ļoti spēcīgs. Un atkal atgriežās. Un turot nospiežot ilgāk, viņš izslēdzās. Tātad, kā es jau teicu, šis caurums ir izpūšanai, šitas ir ievilkšanai. Parādīsim. Tā. Teiksim, otrā. Te viņš pūš projām. Un šita viņš velk iekšā. Saka, ļoti parocīgs aparāts, jo izpilda 2 funkcijas vienlaicīgi. Gan kā putekļu pulcējs, gan kā putekļu pulcējs. Tātad ļoti liels plusiņš, ka viņš var gan pūst putekļus, gan sūkt putekļus, netīrums, tas ir pareizāk. Tāpat var kaut kāds neliels virsmiņas patīrīt, kur nav sevišķi liels, kur nav vajadzīgs lielais putekļu sūcējs. Jo pēc gabarītiem viņš ir tāds, ka viņu viegli ielikt kaut kur mašīnā bartačakā, vienmēr viņš ir pie rokas. Tātad viņam ir plus funkcija, ka viņam ir arī, var izmantot kā telefonu lādējumu, ja pēkšņi telefons izlādējas. Tā, cena viņam ir kaut kur pār pa 30 eiro, un es atstāšu linku aprakstā. Bet tādā ziņā es esmu ļoti apmierināts, jo tagad, ja man vajag iztīrīt kādu elektroaparātu no putekļiem, es viņu varu gan izpūst, gan arī nosūkt uzmanīgi no virsmas netīrumus, izmantojot visādus uzgalīšus. Instrukcijā tie uzgalīši ir parādīti, un te viņam neliels apraksts ir, kur katru var izmantot. Nu, tas arī šodien būtu viss. Varbūt kādam tas palīdzēs izvēlēties. Ir vērts tādu pirkt vai nav.